Nu, kur var būt vēl labāk? Un kā jau jūs bijāt visi tā kā brīdināti un uzrunāti par to, ka tas būs atmiņu stāsts, pavisam īsts stāsts par to, kā tad jums ir gājis bērnībā, kādas rotaļu spēles, es nezinu, ko jūs esat darījuši bērnībā. Man liekas, te būs tik daudz dažādu stāstu. Un nav jau svarīgi, lai jūs stāstītu tā pa aplīti, pa saulīti un viens pēc otra. Manuprāt, tā, tik līdz man uzpeldēja kaut kas, vai varbūt kāds iepriekšējais atsauc atmiņā kādu stāstu, tad lūdzu uzreiz droši sākam, un tā tas mūsu stāstu aplītis, tā upīte arī plūdīs. Varbūt ar kādiem līkumiņiem, varbūt kaut kur aizķersies, bet droši un kaut kurā brīdī tad jau. Bet Vilhelmīna, es domāju, sāksim ar Beatrisi, jo viņa ir vietējā, kāda bija bērnības rotaļu stāsti šeit, tepat blakus. Jau man daudzi konkurentu. Nu, sāc tu, kamēr vēl konkurenti domā. Jā. Nu labi, pirmīs stosts par to, ko varēja dabūt zemes gabalu. Lai dabūtu zemes gabalu, vajadzēja īt pie meža ir runāt ar meža saimenīku. I ko bērni tu darēja? Viņš bija tas meža saimenīks, loķis, ir uztaisījāt aplīti, bērni stāvēja aplīša ormalā. Nu, mēs parasti, manā bērnībā, gadiem 6-7, mēs bijām kādi 5-6 bērni. Tā kā bija nu ko taisiet, bija saimenīks, aiz aplīša 4 stāvēja. I turizm, visi sastoja, ko aizīgs, loķis aizrauca, ko te visi staigā pie munu zemi. A bērni skrieja pori robežai i sauca loci, breiva zeme, ka viņu loča tu zemi panam sev. I loci skrieja, sagiva vienu bērnu, nulika vidā, tas tā bija loča bērns. Bērni atkal pori skrieja, sauca loci, breiva zeme. Locis atkal saķēra, bet tikam beigās es biju visus saķers. Tur es mainījos. Viņš saķertajiem bija locis pats porgoja pa bārnu, ja atkal cīnējos par to breivu zemi. To, ka varēja dabūt labi izaskrītīs. Bet tas, kā saka, atmiņas un ļoti senējiem laikiem, ka vajadzēja tiešām izzēt loci no to zemes gabala, lai pats varētu viņu nocierst tiepārt. Tas būtu viens stosts. Ko nokušu? Nu, vēl vienu stostu, vēl vienu spēli. Kad jūs šito spēlējāt vasarās jau? Tas bija tā kā snīgana bija. Lai gan varēja snīgā nuviltūt. Tā kā tu varēja jebkurā laikā, ka bija visi sagojuši, bērnus palaide paskrīt. Nu, parasti vairāk, ka bērni vecāki jau. Ir tas tā kā 5-6 gadi, 7 gadi tādā amplitūdā. Ka bērni vecāki, toreiz jūs varēja tripakus sist. Bet tripakus sist, man liekas, visi, tu visi zinā. Ka viņš skaita pistabā, viņš 2-3 līdz 20 vai ko bejonu skaita, a porēji nuzaslēpos. Toreiz tas īt meklēt, kuru atrun, tam īsat tripaku. Bet tī būsi, kuru īs atrun, kuru īrauka, tas bāk pa ceļi, jo bāk dadzēt, īsis tu tripaku i nulikt pie to stāvā. Cikām būs uz sagiund, tripakus sit. Nu, kas tas tripaks ir? Trīs reizes Pļauka, jā. Nu, pa divanu parasti. Jā, 3 reizes, jā. Reizes secēja čeripatas. Trjoka krieviski, jā. Kā vai teikt? Čeripatas. Čeripatas, varbūt arī. Mēs bērnībā spēlējām čeripatas. Nu, drusku interesantāk izlūtējāt. Vai 3 vai 4. Nu, apmēram tos. Manuprāt, stāstīja par trīpāteri. Mums arī bija trīpāters skolā, es atceros. Bet droši vien, nu kā etimologi vienalga, es domāju, ka tas ir saistīts ar to trīni. Jā, ka 3 reizes uzšaut, vai pieņemsim tā kā teicību, kurā gadā. Nu, apmēram tas tā ir šitie, tie ir tie vārdi, neskaidrie vārdi, par kuriem mēs varam tikai domāt, kā viņi izveidojušies. Nu, šitam apmēram tā ir tā izveidošanās ceļš. Pirms cik gadiem tas bija apmēram, kad jūs šito spēlējāt? Nu, mana bērnība bija 40, nu, principā tā, 42. gadā esmu dzimusi, tad te uz Latgali mēs atbraucām, tā kā man bija 2,5 gadi, tas bija tā no 3 gadu vecuma līdz 7-8 gadu vecumam. Nu, līdz lielajām izvešanām.
Pēc tam tad jau tur bija tā dzīvē pamainījies, un vairs to bērnu rotaļu tādu nebija tik daudz. Bet tas bija tas laika posms, 40. gadi. Nu, pagāk. Par te jau aizmirsu, Gunti neatceros. Nu, labi, lai ļausim tagad pārējiem, jā, un tad varbūt tev kaut kas ienāks prātā vēl, jā. Jo Beatrice ir tā, ka mums televīzija prasa kaut ko par senām ieražām, folkloras krātuvē parasti mēs sūtām pie Beatrice, jo viņa atcerās, kā viņas bērnībā tas bija, un tur ir skaidra etnogrāfija nāk laukā, jā. Beatrice strādā Latviešu folkloras krātuvē. Viņa ir tā, uz kuras balstās visi dialektu lietas. Viņa zina, kā kurā vietā Latvijā runā, un katra tautdziesma iet caur viņas rokām, jo viņa kādā dialektā, kādā izloksnē jābūt. Bez viņas tas lielais 13 sējuma izdevums nevarētu iznākt. Jā, jo viņa ir valodas redaktori mums. Jā. Šogad mēs pabeigsim to izdevumu. Jā. Sāk 85. gadā izdot. Bet pirmo pusi rediģēja Antons Breidaks. Jā. Es sāku no sastāsējumu. Jā. Labi, kādi citiem ir tie bērnības? Plēņas un rotaļas un grēki. Es gribu pastāstīt par to, varbūt tas būs pavisam no citas puses. Es visi stāstnieki zinu, ka es esmu augusi krieviskā vidē, jā, to es vienmēr uzsveru. Un tad es atceros, ka mēs, kā bērni, strīdas taču, vai ne? Kad spēlē kaut kas nesanāk un tur rotaļās un vienmēr sastrīdas. Un sastrīdas tā par riktīgo, vai ne? Un tad bija krievu valodā, tante teica, vai taču salapt arī prast. Un tad bija tas kā tiem pirkstiņiem, jā, un teica tā krievu valodā, miris, i boļši nedzirīs. Un tā es to teicu vienmēr līdz pat skolas laikam, kad mēs ar bērniem sastrīdamies, jo mums vienmēr mēs tā saucām sevi banda. Bija 8 bērni, kuri auga kopā, jā, visi radu bērni. Un tad es nāku uz skolu, un, protams, ka latviešu valodā, jā, viss notiek. Pirmās klases audzinātāja man vienreiz pasauc, mēs tāpat viņa redz, ka mēs starpbrīdī spēlējamies tur savas rotaļas spēles, un tagad viņa saprot, ka mēs esam sastrīdējušies, un es atkal bērniem rādu to pašu, jā, kā mums tagad salapt vajag, un viņa saka, kas tas tāds? Krievu valoda ir krievu valodas stundās, jums ir jārunā latviski. Un viņa saka, bet kā to pateikt? Es viņai saku, kā to latviski pateikt, lai tā labi skanētu, un viņa saka, pagaidi, es padomāšu. Nākamajā dienā viņa atnāk un saka, tā man tikai atcerēties, bet viņa izdomāja tik viltīgi. Saliec tos pirkstus, es varu smuku bildu uztaisīt. Ko man izdarīt? Salīdzēs. Jā, un viņa saka tā, ja man labu vārdu teiksi, strīdēties, mēs tūlīt beigsim. Un ko mums vajadzēja darīt? Nevis tikai šo frāzi pateikt, jā? Bet vai tur bija tik daudz variantu, vai tagad man ir jāizstāsta, ja es pazīstu labi cilvēku, un mēs viens otru, protams, pazinām, ja? Vai tagad man vajadzēja pastāstīt kaut kādu mirkli, kad man ar tevi bija kopā tik labi, vai tu man labu vārdu pateici, vai kaut ko izdarīji man labu, vienalga, vai ne, vai konču iedari, pilnīgi vienalga. Vai vienkārši komplimentu, ja? Un ja mēs šodien nebūtu kavējuši, tad es jums tagad ātri katram pateiktu komplimentu. Bet es Mārai, viņa man sēž pretī, pateikšu, Māriņ, cik tu skaista esi šajā tērpā, un tev tā gaiša zilā krāsa vienkārši burvīgi piestāv. Savukārt, mana matemātikas loģikas skolotāja iemācīja, ka kompliments piedēvē sievietei to, kas viņai trūkst. Nāc skaļi piesēs. Kaut ko tādu tādas man ir atmiņas, jā, par to, kā salapt. Un starp citu, es domāju, ka šo, tā kā gandrīz vai kā spēli var tiešām izmantot, jā, arī... Tu pantiņu vēlreiz klāt. Tas ir jāliek uz robežu šik pa 100 metriem. Ja man labu vārdu teiksi, strīdēties, vai stūlīt beigsim, vai tūdaļ beigsim, vienalga, kā var pateikt, jā. Un tad vēl tev kaut kas jāpasaka, nav skaisti, un kad tev kaut ko labu pasaka, tu taču aizmirsti to, kas tikko bija, varbūt tas bēdīgākais. Jā, lūdzu. Varbūt es esmu gatavs tur somu, šeit apzināti diezgan, jā, spēles ir daudz prātā, bet tā kā es pat vakardienu pirmo atvaļinājumu dienu sāku ar 2-gadnieku auklēšanu, jā, visu dienu, tad man ir tāds, kā es smējos, šis būs teikts, tas būs 2-gadnieks, jā, tad kā es smējos, tad mūsu visai ģimenei dzimtai
jaunākais paudzēs vajadzēja kļūt zaļiem un apaugt ar plusām, jo mums bija mīļākie šādi te. Jā, tas ir vērteņš, tur aiz rociņām, jā, un aiziet. Jājam, sieneliza, uz tiem Valtera krūmiem. Satika mazo Valterēnu, iesviežam kulītes krūmiņos, un atpakaļ. Tas bija tāds viens vēl līdzīgs, ir tā jā kungi tā suvaiņa, un tad tie vagārīši visam klemperēja, bet tad, kad es biju maza, tad bez tāda roteļa pantiņa, tad, kad es biju tēta mājā, jo es augu vairāk ar mājām, jā, un tad, kad es biju pie tēta, es nekad neaizgāju gulēt, vienalga cikos gaidīju, ka viņš ieradīsies, un tad bija, protams, vakara buča, un tad bija laba nakti, salda dusu, pilnu gultu, melnu blūsu, jā. Jājam, mēs ar zirgu, ja tas kriksīs, ņemsim citu. Loppada, būs. Un mazais, citkais tādams priecīgs, ka vai, man to arī bija. Mana mamma bija bērnās audzinātāja, mans tētis bija radiotehniķis. Un es tātad, saprotiet, pavadīju bērnu dārzā no 3 gadiem līdz 30. Jā, visu laiku tas bērnu dārzs. Nu tā, šī ir mana vecā mamma vecais tēvs, es jums apskošu apkārt, pēc tam apskatīsiet, tas biju sajūsma, jo pēc 100 gadiem atradu. Te mana mamma, Liepainiece un mans tētis beidzis rādio tos kursus kādus. Nu, un man kā bērndārzā gājējai no 3 gadiem bija tā māte audzinātāja vieta. Kā kāds izdarījāt, es dabūju vārdu. Nu, labi. Tagad vienā dienā pie manas mīļās čuču mammas, kura mani mazgāja un baltā gultiņā lika, atnāk fotogrāfs, un man vainotām zibspulce. Tā mamma, viņa dzimusi suņa gadā, man ir uzdāvinājusi bonzīti un noartījusi tās kurpītes. Un tev vienāda jāsēž uz tās mucas un domā, tu raudāt vai ko, tev jāsēž smuki ar to sunīti. Tātad tas mans mūžs 3 gadus. Nākošā gadās jau man 4-5, es ļoti gribu dziedāt, dejot, vienmēr par dejotāju Pācniņa no Palagiem šuvāt tās kleitiņas, nebija Marlīte tamā laikā, jā. Nu, un tagad vecumgalā atradu bildīti, kas sūtīta manai vecai mammai, ko es pie eglītes ar lellīti. 49. gads, man te ir 6 gadi laikam, bet kur tas trusis bērns uzvedis? To es ar šogad atradu. Tā. Nu, un lūk, tādā sakarā gribu jums pastāstīt par šo te lellīti. Ļoti ātri. Uzdāvināja man lelli, nu, un tagad mamma, pat cik vecā mamma un tāds tavs dzīvo Liepājā, aizsūtīs mani uz Liepāju pie jūras un visā lellīti un tā. Un vecais tēvs saka, vai tiek, cik smukainādīte tev lellīte, iesim uz tirgu, jo tev nav ratiņa, kur pavirzināt, visu laiku te rokā jānesa. Aizējam abi 2 un izvēlamies lellī skaistus ratus. Nu, braucam mājās, jo viņi pašā centrā dzīvoja dakteres cenas mājā. Nu, un vecā mamma man bija nopirkusi gaiši violetas vaka kurpi. Kā es gāju par to
Liepāju, domāju, vai te redz, ka arī jaunas gudrītas un vēl leratos padomāt. Nu, nākošā dienā vecais tēvs saka, izainā arī tev ārā, es kamēr saģepšu to par to trotuāru pastaigā. Nu, labi, es arī tik jauki saules spīd, jaunās kurpītes spīd, un Klērlīte tik priecīgi ratos brauc un skatos, vai vēl kādi skatās uz Inārīti, neviens nav cilvēks atkārt. Un te pēkšņi mani rati apstājas. Es pati arī un saprotiet, kur es biju iestaigājis piķī. Jā, tikko bija uzlēts asfalts, tas caurums aizpiķēts, un es stāvu ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, kliedzu palīgā, palīgā. Laimīgi nākamais tevs. Iznāk ārā, atzina kurpītes, izceļ mani no kam kurpēm. Man pat prātā nebija padomāt cilvēkam tā izskat ko. Bet, nu, kur es likšos, bija jākalbūt iekšā. Izceļ ārā, nu, tie rati. Tā jau koka, iegrimuši. Nekas Inārīte, nekas skrien tik istabiņā, jo es tālu nebiju bijusi, slieksnis un tā paigājuši. Ieeja iekšā vecā mamma. Vai, Dievi, kāda tad tu izskaties? Es saku, es biju iegrimusi trotuārā. Un ar to mana lielais stāsts ir bijis. Un par to spēli, kas jums bija, tā mums gulbenē spēlējot teica dreifāte. Mēs spēlējam dreifāte. Man ir turpinājums. Vēl vajag. Man ir turpinājums. Tā kā Inārīte tikko par ratiņiem. Man bija kādi 6 gadi. Nu jā, man bija izlaidums. Man bija bērnības svētki. Tajā laikā jau nebija kristības, bet bija bērnības svētki. Un tad jau uz bērnības svētkiem saicināja visu radu saimi. Man liekas, ka tikpat daudz cilvēkā kāzāli bija. Man vecāki šausmīgi pacentušies. Visi, protams, ka visu ko sadādāja. Sadādāja 2 vienādas lielas tādas. Tad tie rati, kas ar kulbu, nu tā kā īstais sievietei ar mazu zīdainītu. Un es tā lepu no tiem ratiem, pēc tam arī varēja staigāt savielu. Bet tajā laikā manam vecās mammas, vecā tēva māsas vīram bija vajadzīgs suns, viņš bija bednieks. Un mans tēvs bija sarunājis no kaut kā tur paziņām, dabūjis kucēnu ar putnu suņu. Nu, šitiem, kas ir tie dzinēji suņīši, ja, putnu suņi tādi raidi. Bet vajadzēja pagaidīt apmēram 2 nedēļas, lai mēs varētu viņu nogādāt tajā Igaunijas pierobežā, Ramatā projām, kas ir no Valmieras labu gabalu. Un tad jau mums nebija ne transporta, citi kā tikai vienīgi sabiedriskais. Mēs ar autobusu aizbraucām, tad ar kājām bija jāiet, un tas patiesībā bija vesels notikums. Nu, lūk, un tam sunim kaut kur jāpaliek. Tajā laikā mēs īrējām vienu istabiņu, kurā bija iekārtota arī virtuvīte. Skaidrs, ka sunim tur vietas nebija. Suns tika nofraktēts vienā mazā šķūnītī, kur mums glabājās malka. Tur stāvēja arī ratiņi, jo istabā tu viņus neievedīs. Šķūnītis tika aizslēgts, un tad, kad viņi atslēdz, to suni izlaida ārā, un tad viņš tur kopā ar mani skraidīja un dzīvojās. Bet tā tas sanāca, ka tas suns bija iedomājis gulēt, viņam bija tiešām iepatikusies tā ratiņu kulba. Un es kā gāju uz to šķūnīti pēc ratiņiem, tā tas suns vēlšas vēlās ārā, jo viņš bija maziņš, viņam tās ķepiņas īzas, bet viņš bija traki laimīgs, kad viņš mani satika. 2 nedēļas es tēloju mammu suņu. Tinu viņu lupatās, vedu ārā uz ielas un rādīju meitenēm, savām draudzenēm, ka man ir dzīva lelle. Nevienai tādas lelles nebija. Es biju šausmīgi lepna.
Pēc divām nedēļām to suņuku vajadzēja aizgādāt prom saimniekam. Aizveda, atdeva. Viņš bija traki priecīgs, jo viņš bija šausmīgs mūsu pārts ar tādiem melniem plankumiņiem. Un tik lustīgs, likās ritīgs medības suns. Un tad izrādījās, ka viņš nekam nedara. Jo es ar savu auklēšanu viņu biju samaitājusi. Viņš gulēja gultā, kas nebija paredzēts medību sunim. Viņš bija visiem draugs, un nekādas medību iemaņas viņam izrādās nebija varējuši iemācīt. Un vienā reizē viņš bija aizbraucis līdz vieniem medniekiem, kas bija atbraukuši ciemos, tā kā atstājuši mašīnas pie mājas, kas ir pēdējās mājas, tajā pura malā un gājuši medībās. Un kad atgriezās, suns bija ielicis viņiem līdz un aizbraucis nezināmā virzienā. Tā visa pedagoģija, audzināšana ar ratiem man izrādījās stipri sāpīga, jo man ilgi tika pieminēts, ka es tiku sabojājis šķirnes suni. Tev izdevās mainīt likteni sunim? Es varbūt tas, kamēr man tā atmiņa ir, es pastāstīšu savu jau stāstīju īsi. Ir tāda lieta, kad es dzīvoju dziļos laukos, kur tikai, ciematā 9-12 mājas varbūt ir, kur dzīvo tikai veci cilvēki, un es viens pats pie vecātmāmas un vecātāju dzīvoju. Neko īpaši par tām speļmantiņām nevar pastāstīt, kas bija par roku, tas arī bija ritens bez spieķiem, paņem kociņu un tikai Tas ir viens. Pirms to, lai es to varētu izdarīt, man bija jāsakot lopī, jāpadara govs, cūks ir un tā tālāk. Ja tad vēl ir paspēlējos, tad ir jāsaskalt malka, jāienēs, jāiekurina un tā tālāk. Un pēc tam nākušā spēle, kad atkal ir, tad jau es biju puika kaut kur 8-9 gadu ir, un arī vecastājs uztaisīja man tādu loku, bet tas tur 3. dienā jau saplīs. Protams, puišām mēs to nedrīkst teikt, ka es viņu loks saplīs ir pats uztais lielāku un stiprāku loku. Un tad bolts kaut kur meklē lazds vai ko tur apnika, meklē tos bolts, lazds. Un tad es domāju, kāpēc es nevarētu no tādu smuku dēlu, ko taisnā malī nogriezt tā ritīgi šiks. Un sanāk, ka ritīgs bolts ir, tad vēl nagu piesmedļa vai klāt piesiena ritīgi, un tad pārpaši čūnīt un nevar atrast vērīgi bolts. Tur neko, bet ir, tā es atkal nākošo, un tā ir. Tā dienas no dienas ir pavadīts, ir vasaras, ir ar tādiem lokiem un ar darbiem, un darbi bija pārpa galvu, tur ja nebija lopi, jau kaut kur jāravē, un tā. Un 3. vēl ziemas vakaros ir, kad man vecastājs iemācīja tādu vienkārši sastelē sērkaciņu kastītes, vairākas kopā, no cik tas ir tukšās kastītes sastelē un tā pa grīdu. Izzināsim tādu vilciens garšu, katru mēnesi katru vagoniņu klāt ir, jo tas vilciens ir kādu metru garš. Ir tā kaut kur vairāk nekā 30 gadu par to dzelzcenieku arī nobrauc. Arī. Pats tu klusē visu laiku. Nāc riņķīti iekšā aplītī. Tev tur es zinu, ka kaut kas līdz pat paņems. Man bija kāds, man bija rotaļa lieta. Jūs to nevar iedomāties. Jūs vispār te nevar nopirkt nemaz. Nē, jūs tā kā daudz. Man bija govs. Šitas mazāk gotis. Šitas ir bišķi lielāks. Šis būs vēl. Šis ir, nē, zinu, kas šis ir? Šis ir bulls. Šis ir bulls, tās bija mazāk gotiņš. Kur te viņam palūk? Nē, tāda lieta, ka tu te buldi. Vērts nezināja, kas tie tādi. Jā. Es jau strādāju, pasaka, kā viņš ir samaikāts. Jā. Bet labi, tu neko nevar darīt. Tas ir bulls, tā ir goma 2 teļi.
Tā, un tos mēs stūm uz priekšu un ārdījās ne pa joku. Man brālis bija tikpat liels, ka es tā, bet ar goviem jau nebeidzas. Mums taču bija aitas, paskaties, kāds tas arī izpūrs, tas nav bija ilgi. Cirks, tāpēc viss tāds izpūrs, šitas arī tāds, bet šitas ir lasīts no dižūras tagad. Jūs zini, kur ir dižūra? Vietēs viņi, viņi tādu nezinu, mēs bijām Gulbenē restorānē, kafenīzē, kur viņi teica, es dzirdēju, bet to nezinu. Es teicu, vai jūs tādu jūru, kad interjūri dzirdēju? To gan viņi dzirdējuši, jā. Nē, es no tās nav, es no dižūras. Roka aitas man ir. Un tā es skrēju un vēl un bļēju un tā visā tā. Nu, tā. Tagad tās ir aitas. Tagad Viņš paskatās. Viņš tā kā tavs brālis, viņš jau ar tevi ņēma. Jā, tās arī. Un tad mēs ar akmeņiem spēlēs, nemētāji, ne? Tie mums abi katru brīžam bija govu, brīžam cūks un kastīgi mums viss nebija. Un es jums uzdāvinās. Nu, šitās ir viss mokākais. Jā, šis ir no dižūras. Tu jau pats liels un gudrs tev maz. Tev dzīve raiva tā kā dzeņa vēders, visiem neiznāks. Tev nemeitiņ, tev jau pašam visādi akmeņi. Tevi, tu balts saģērbies. Man vēl niereiz nav, paldies. Nē. Paldies, es pati lasu. Jā, paldies. Es gribu. Tev neetiek pārāk būs. Visā putnī. Varēja teikt, vistiņas, zvirbulīši, vispārējie. Nav no viena iepamoties. Jā, tā, un mēs paši bez zirgas. Putiņas ir dāvina. Putnīņas. Viņš pats jau putnīņas. Jā, putnīņas. Putnīņas tas ir. Jā. Tieši redzi, tas, ko nozīmē būt cilvēku. Un tā pārējā laika pa ēšiem govs un kārs un aitas un visu kaut ko. Tur mēs darījām, tā kā galvenais jau bija dārgi. Bet brīžām akā nebija ko dārgi, kā mēs kaut ko. Mēs spēlēsim kumeļpēdiņas. Kas vēl ir tos spēlēs? Jā, kumeļpēdiņas. Jā, mēs jau tiem akmetīm nolikam uz kā meti, uz zālē, un tā viens izgriež, un tās otrs, tas tur aiziet tālāk, un redz, kur es griežu, un tā jāmeklē tā. Jārauj nos, kamēr to pēdiņu izgriež, un tur nāc, kamēr to pēdiņu atrod. Es skaiti laikam līdz kā 30, un kā ne, tad aknit papīri, jā. Tad nākam nākošais gāju tā. Un tas arī viss, un galvenais jau dārgi. Tie bija galvenais, jā. Un tā to jau, kad tā tantu un augurs brauc uz Daņaspilu, es dzīvoju Līpciemē, pirmajā esat lībieši bijuši, un to jau mēs zinu, un visu, man arī lībiskais nosaukums, es jaunupe mācījos tajā skolā. Bet es jums pateikšu, kā lībiešu valoda, man patīk, bet kā mums vajag lībiešu valoda? Nu, pareizi, tieši tā, bet es pateikšu, kā ir lībiešu valoda.Ūžā ir lībiešu valoda, un visi tie gari, tie visi lībiešu nosaukumi. Un tur skudinājās. Nāc paskudināsies. Nāc. Tev dūlums neies ārā, vienalga. Žēl. Tā, paskudināsies. Tā, un priedēs. Tu tikai turi? Jā, es tur. Un atkuši. Un priedēs galvu. Arī, kā jūs spēlējāt čiekuriem tos gotiņus, vai jūs ņēma pudeli ar ūdeni līdzi? Nē. Jo man mammas brālis teica pudeli ar ūdeni, jo viņi taču čurā tie lopiņi, un ik pa brīdim to palēja, kur viņi pačurā, jā. Gunti, es biju gudrs, bet tik gudrs es nebiju. Laikam nečurā. Man jautājums. Un, ja es tagad gribu nopirkt kādu gotiņu, ar ko es maksāju? Jūs maksā, sāks ar simtnieks jau. Kas tas simtnieks bija? Kas tas simtnieks bija? Man bija cerīga lapai, cita vērtība,
augšu lapai bija cita vērtība, dzenīga lapa bija augstākā vērtība, jo to tikai zakšs varēja tā, lai mamma neredz vecāmām. Augšu lapas tā bija kapeiks. Tās varēja tur pa krūmam salasīt, cik grib. Mīļā vērtība mums vispār naudas nebija. Mēs ejam cukrāt, mums bija daudz, tāpēc viss ķeši bija pilns. Redz, mums tur tāda neaug, jo tur mums aug tikai kāda egla, kā priedu, un šitai te klieze, kas ir kliede? Cerība. Jā, labi, vērtīt, tagad klieders. Klieders. Ar zīmuli. Nevis klieders ir kaut kas cits, mums ir klieders. Mums bija klieders. Jā, klieders ir cits. Kāpēc? Paldies, tagad nākamais. Māmas rotaļas bija tad, kad aizsūtīja pie vecās mātes uz Dolas salu, un tur bija 3 brālēni. Protams, ka manas lelles un mantas viņiem neinteresēja, bija jāspēlē karieši. Lai vieni nepalikt mājās, es tenterēju viņiem līdzi, un pa to Dolas salu, pa tiem priežu siliem gājām kariņus, šāva ar čiekuriem. Protams, ka viņi bija stiprāki, viņi daudz vairāk trāpīja man kā es viņiem, bet tas nekas. Līdz vienā reizē mēs ejam un iznāk meža cūka ar sivēniem. Protams, ka mēs visi gudri uzkāpjam augšā priedē un tupam. Cūka aiziet, puikas nolec lejā, es esmu tik augstu uzkāpus, kas lejā netiek. Un viņiem bija jautrākā rotaļa. Ar akmeņiem un čiekuriem viņi tik ilgi uz manis šāva, kamēr es nokritu. Par šo te drusīgi turpinājums. Tā kā es mācu bioloģiju, pēc vecās programmas 8. klasē bija zooloģijas kurs. Un pirmajā stundā es vienmēr, man bija visu gads pirmā stunda vienā. Lūdzu, uzrakstiet stāstiņu uz vienas lapustes, bet iespējams tāda, kas patiešām tā ir noticis. Notikumu, kāda ir jūsu saskara ar dzīvniekiem bijusi? Tad viens no tādiem stāstiņiem. Man to stāstiņu ir ļoti daudz, un es teicu, ka tad, kad es nestrādāšu, tad es izdošu grāmatu no visiem. Un tad bija, protams, ja šo te pateica, bet mans arī būs tur iekšā, jā, būs tavs arī. Lūk, viens bērns, kam diezgan patālu no centra mājas ir, un tad jau autobusi tā kā neveda uz mājām, kājām pēc skolas gāja, kaut kāds, viņš bija mūzikants labs un droši vien, ka bija kāda nodarbība, un tas jau vakarā pavēl, tumšs. Viņam ir jāiziet caur tāds kā neliels mežiņš. Tur patās māja redzam vienā pusē un otrā pusē tā māja. Viņš dzird, kaut kas nāk. Tajā laikā tikko parādījās mūsu pusē lāči. Tā tad noteikti lācis tas ir. Ko tagad darīt? Lai paliek tā soma. Soma nomet zemē un pats patiešām arī eglē augšā. Gaidi jūt, ka nāk tuvāk. Jā, izrādās cūkmāte ar sivēniem nāk. Puikam bija, viņš teica, man nācās, kad es tiku līdz mājai, pēc tam tad man bikses bija jāpārvelk. Jā, protams, ka tas varēja bīstam, tad mēs šo stāstu arī daudz kārt es esmu lietojusi stundās, tas bija bīstami. Tas patiešām labi, ja viņš varēja saprast, ka viņš netiks līdz galam, līdz mājām tajā laikā, kamēr tur kaut kas notiek, tad ir ka tas bija bīstam, jā. Tas bija bīstam. Labi, ir stāsts par bīstam. Tā, es izstāstīšu, es gāju tādā unikālā skolā, kur visās 4 klasēs kopā bija kādi 20, kā kuru gadu, 21, 22 skolēni. Un līdz tam mēs dzīvojām tādā viensētā mežu ielokā, kur nebija saskara ar bērniem. Mēs ar vecmāmu godīgi, bez kādām tur, kaut kādas tur čiekuri vai
vai tur zāģus tās noevelētās, kaut ko tādu varēja spēlēties. Es biju ļoti laimīga, ka beidzot skolā ir bērni un mēs kaut ko. Un skolotāji, kad bija labs laiks, tad mēs visi ārā, lai var dabūt izskrieties visādas spēles. Viena no tām bija Kalimbambā. Sastājas 2 rindās un sauc Kalimbambā. Zašits rukavā, nagatava 10 нам, tur Annu sjudā. Un tad jāskrien uz pretējo komandu un tā kā jānomērķē, kur tie vājākie posmi, tie turās rokās. Ja tu izskrien cauri, tad tu vari no tās komandas cilvēku paņemt un uz savu. Un tā, kura vinnē, kur vairāk to dalībnieku. Un otra bija laptā saucamā. Tad arī vieni pilsētnieki, otri laucinieki, un tur tāda līnija tālumā. Viens mūsu variantā, es lasīju, ka mēdz būt savādāk, tur viens med bumbu, bumba varētu būt tāda kā no gumija, tāda. Tagad jā, bet tai laikā bija kaut kāda gumijas tāda bumbiņa neliela salīdzinoša. Un ar koku, citur tāda kā lāpstveidīga, es lasīju, bet mūsu variantā, kāds tur kociņš var būt platāks, jātrāpa pa to bumbu, pretinieku komandai jānoķer gaisā tā bumba, un tas, kas meta, tas skrien līdz tai līnijai, jāmēģina trāpīt tam. Un tad arī tas, cik tu savāc tos cilvēkus savā komandā, tā teikt. Tādas divas, un es biju ļoti priecīga, ka var spēlēties. Bija mums arī. Un lasīju, ka tas nāk no vecticībnieku ierašanās tā kā Latvijā, un ka tā aizgāja tālāk tā spēle tāda, grūti pateikt, kā tur, kurā vietā ar variantiem. Tās ievadvārdi tie tādi ļoti tatāriski, tas Kalimbambā. Man tagad tikko kolēģis bērniņam stāstīja 5 gadi. Un tā tik priecīga, vēl pasaki to vārdu, kas tas bija par vārdu? Nāk man virsū, ka Es gribētu izstāstīt tādu atsauci, kā bērni atsaucās uz politisko situāciju un notikumiem pasaulē. Es precīzi runāšu, 69. gads tas bija, un 1. septembris ir piekdienā, un tad mācību gads sākās nākošo nedēļā. Sestdienā teica, vai šoreiz brīvs, bet turpmāk nāksiet arī sestdienās. Un laikam kāda trešdiena tā bija. Es sākšu no otru galu, vakarā ir zvans no manas klases biedrenes, no tās, ar ko es sēžu kopā 1. klasē. Un mamma paceļ stacionāro telefonu, kādu to lai bija. Un viņa saka, vakar, vai Ainīte slima ir? Un mamma tāda, kā tā slima? Viņa šodien nebija skolā. Tā saruna beidzās, jo tā meitnīte 1. klasē uztraukusies, mamma nezinu atbildēt, un tagad viņa prasa man, kur tad es biju, es nebiju skolā. Bet kur tad es biju? Es arī kopā ar savu brāli, kurš ir 3 gadu vecāks bija, un viņam draugiem, mums arī bija kariņa spēlēšana. Un tad bija izveidota tāda meliorācijas grāviņa, varētu teikt, zemnīca. Kaut kas tika noķerts no mehāniskās darbniecām, tur metinātāji gaudim tādu, kur kluso, ka jau darbs beidzās, tā kaut ko tur var paņemt, kad neredz tie veči, kas tur ir. Un vēl tur tā iekārta, un tā katram savu dienu vajadzēja tur dežūrēt. Tur vajadzēja parovi prasīt, es neatceros tur parovi, tā diena man ir. Mēs tad dežūrēm, man bija jāizlabās par tām mehāniskām darbnīcām, lai neviens mani neredzētu, jo tie taču ir pretinieki, un tie ir ienaidnieki, un tā pa grāvu jāiet, tā turpus rāpus pus pa ūdeni. Un tas soļs, ja es to neizdarīšu, un visu neizdarīšu tā kā vajag, ja kāds parādās, tad atkal viņš jāpratina, viņš zina paro vai nezinu, vēl tur viss kaut kas. Bet soļs, es atceros, bija tāds dīvains, es viņu neizpratu, bet viņi teica, ja tu šito neizpildīsi, tad mēs tev ar sāli tajā vienā vietā. Viņa teica precīzāk. Es nesapratu, kas tas vispār ir, bet tas ir kaut kas tāds briesmīgs. Man tā jāprot, kā es varu iet uz skolu, ja man es tagad dežūru. Jā.
Ja tā ir gribu pastāstīt. Es skolu gadu sāk 73. gadā, un tad, kad bērni tā kā mēs sasēžamies, un reiz viena saka, spēlēsim uzos telefonus. Es saku, jā, es zinu. Es visu vasaru ganīju teleņus, un es visu laiku tam vienam teleņa valstiņā klusu stāstīju, visas plēmas. Es zinu, kas tas ir. Labi, kā sāk, tā tiek līdz mani, es neko nesadzirdu, un viņā vēl aiziet visam cits vārds. Un tad, kad mēs tikāmies uz 50 gadu jubileju klasē, tad uz mēziens saka, tā spēlēsim, uz telefonu. Tad ir, Kāds tās? Man no tavas puses. Vairs jau nav tā vieta, bet labi, ir briesmu stāsts. Es esmu pirmklasniece un ir agrs pavasars. Es dzīvoju Ķemeros, un Ķemeros ir maza upīte, Vēršupīte. Un viņi, protams, normāli ir pārlecami pārbrienam, bet pavasaros viņi, protams, pieplūst. Un tās lielākais spēles prieks ir, tad, kad tā upīte ir pilna ar ledu, tad skrien pa to ledu pāri. Man ir kaimiņš suns, ko es drīkstu izvest pastaigāties. Es esmu aizklīpus ar to sunu, ciemos pie savu klases biedru, bet es esmu pirmklasniece. Es, protams, svēti solījusies, ka es būšu mājās smuku un kārtīgi. Vispirms tā teikt, tas suns mani parāja, pēc tam es satieku savus klases biedrus, un es ļoti sirsnīgi skrienam pāri pa to upi, un beigās es paslīdu uz tā ledus gabalu, un, protams, tā teikt, tagad es eju uz māju un domāju, ko lai es tagad saku mammai, Bet tas stāsts ir tāds, ka ģimenē ir teikts, vienalga, kas ar tevi ir noticis, tev ir jāsaka tā, kā ir. Es domāju, nebūs labi, ka es teikšu, kā ir. Nebūs labi, ka es teikšu, ka suns parāva, jo tad man vairāk neļaus ar to sunu iet. Ja? Viss ir slikti. Tad ieeju pa tām durvīm, bet, tek no manis. Skatās mamma uz mani, un es saku, es paslīdēju. Viņš saka, kur tu paslīdēji? Pie upes. Vai tu ieslīdēji upē? Nē. Kā nē? Tu tā kā es slāpju. Un tad es tomēr saņēmos un izstāstīju viņai visu, kā bija. Un viņa teica, labi, bet vairāk gan pie Jānīša nēja. Es gribētu pastāstīt stāstu. Es dzirdēju ļoti daudz rotaļas, ko arī mēs bērnībā spēlējām. Mana bērnība 90. gadi ir. Gan kaļimbambā, gan čeripatas, gan sunīši, gan klasītes un daudz dažādu citu. Taču es teiktu, ka mūsu pagalma rotaļu karaliene spēle bija gumiju lēkāšana. Zināt, kas ir gumiju lēkāšana? Ja maši nelēkājāt, bet bērni noteikti vai mazbērni lēkāja. Un mums šī spēle vairāk, protams, bija tā kā meitiņu kompānija iecienīta, bet redzot to, cik jautri un sportiski un azartiski mums tur viss iet, arī drīz vien arī puiši pievienojās. Un spēle tiešām, sarežģīta un vieglāk, un pat varētu teikt, ka mēs viņu pat brīžiem kā par uz sacensībām gājām. Tagad varētu teikt, ka tāda kā vesela olimpiskā disciplīna bija. Jo, tad, kad mums bija vairāk bērnu, mēs sadalījāmies komandās, un kurš vinnēs, un tad, kad bija tas gumijas lēkāšanas čempions, un man taču viņš bija jāpārspēj, un tad mēs arī mājās trenējāmies, gumiju. Zināt, kāda tā ir gumijas lēkāšana, nav man jāizstāsta, ja, kad divi cilvēki tur gumiju, un tad tur dažādas
šīs lekšanas dažādi ir līmeņi un dažādi tie uzdevumi no 1 līdz 10, kā ir jāuc. Nu, tad mājās gan krēsli tika likti, ja mamma vai tētis vai brālis vai māsa neturēja, un krēsli krita, un atkal viss kaut kas tika mēģināts, un pie koka siets, un lai tikai varētu to gumijas laišanas čempionu uzvarēt. Nu, lūk, un tad mums bija viena arī draudzene, kura ļoti labi leca, ļoti augstu leca, jau potīšu ceļgalu, vēderu un kakla līmeņus jau pārvarēja, un tad jau arī rokas tika izstietas. Un tad mēs domājam, sakām, nu tu gan pizāks liela būs augstslēgšanas čempione, bet nu nē, kļuva vācu valodas skolotāja. Tā kā nu, šī spēle, jā, mums bija ļoti, ļoti topā, gan skolā starpbrīžos laikā, jā, bija skaistas gumijas, nu, kuri bija bagātāki bērni, kur mammas varēja nopirkt smuku vienā gabalā. Bet, nu, mums arī, es no tik bagātas ģimenes negāju. Man arī gribējās laikot, un tad es atradu vecās zeķu bikses, un no visām zeķu biksēm izvilku gumijas, sasēju tās, un man bija krāšņa, krāsaina no tādiem mezgliem, protams, bet toties man bija arī pašai sava gumijā. Tev pat bija zeķu bikses ar gumiju. Kurš atcerās zeķu bikses ar gumiju? Es saprotu. Kārtīgas blomeļa bija. Tev nebija? Nē, man bija bumbierens, ko man lika no rīta. Nē, riktīgas bumbierens no Vilnas. Viņš izgāja mājas koridorā un iebāz tētim pufojkā. Un pēkšņi tēvs izdomā, kurš to pufojku uzvilks tomēr. Un kā liek roku tā bumbierens tā kā Nu, tā atsūpriecīgi tās ir nākotāji Rundālē spēlēs. Nē, Rundālē tas nebija. Tas bija no Rundāles 9 kilometri, kur es dzīvoju. Es biju ļoti klus bērns. Man patīk paklusot daudz ko darīt. Un mana mīļākā komanda ir Timurs un viņa komanda, jo viņi darīja labus darbus pakluso. Mana mamma abonēja žurnālus, viņa strādāja pastā, bija tāds žurnāls Muheres, šķiet, ka kubieši vai kāds bija, tur bija tā lēļu lapa, kur varēja izgriezt lēlīti ģērbtu, katrā numurā bija sava lēlīte, tā bija mana lapa. Bet tad, kad mamma šo žurnālu sakrāja uz bēniņiem, nebeidzās jau tikai ar manu lapu. Es gāju griezu laukā vēl skaistas sievietes, skaistas vīrieši, un tad līmēju kladē, un to visu pakoju atpakaļ kastēs, un tad, kad mamma to ieraudzīja, tad paši saprotiet, kā tas viss tur varēja beigties. Bet man bija 2 brāļi, un vislabāk man patika spēle, un kurā man ļoti labi veicās, tāda riktīga razboņiku spēlīte ar duncīti. Esat spēlējuši? Tur vairāk uzliek to duncīti no augšas ar zobiem, no šejienes, un tā kaut kā tāda mešana. Tās bija kaut kas, jūs tādā esat spēlējuši? Pats liek visi rokas, kur bija razboņiki. Nemaz tik daudz nav, bet tā bija ļoti forša spēlīt, vai ne? Tā kā, protams, man ir kaļibamba bija skolā līdz pilnīgi sāpošām locītavām sarkanām, jo taču bija jātur riktīgi tā kante un tad es atceros 8. klasi beidzu un nāca eksāmena laiks, un tad direktori kaut kā bija mūsu ģimenē mazliet uzēdusies, dēļ mani pusbrāļi, un viņi tā ļoti sekoja visiem, tad tur mums bija dažādi uzvārdi, un pēdējā gadā viņi vienmēr mani kaut kā tā bija uz mani uzēdusies, un nāk eksāmeni, kas eksāmeni, kas taču ir eksāmeni? Nekas, ja māki, tad māki, un visu zini. Un starplaikos starp stundām, starp autobusu, kas arī mūs veda mājās, tos 8 km līdz mājām, mēs spēlējām pirkstiņu bolu, vienkārši volejbola bumba, un tad 1 pret 1 vai vairākiem, vai aplī, vai kā, atdauzīts viss šīs te rokas. Un tagad es ar gadiem jūtu, kāpēc man šeit tā sāp vairāk. Iespējams, ka no tā, bet tā direktora, kad redzēja viņa man no otrā stāva, Kalniņā, ko tu tur mocies, atkal eksāmeni nāk? Nedrīkstēju spēlēt, bet mēs vienalga pakluso spēlējām. Un tad tur, ko es mācījos Staļģenes pamatskolā, bija ļoti skaists parks. Viņš nebija tik izkopts kā tagad. Ja jums tur gadās būt, viņš tagad ir tāds eiropeisks. Mūsu laikā tur bija vairāk krūmu, augstāki koki, un manai mammai vecais tēvs strādāja Rīgā bāzē, un vienmēr bija visādi skaisti lakatiņi, un tad es no mājas nesu tādas zīdes, ka man vecāmā teica gāzes lakatiņi, kas bija tik nemanām un gaisīgi, un tad mēs taisījām tos plīvurīšus, vienkārši apsējām, salikām lakatiņi, tad tas un palikām galvā un staigājām. Puiši pa krūmiem skatījās, bet mūs netraucēja. Lūk, tādas manas spēlītes. Viena, kas nav pieminēta,
Ar brāli mēs dzīvojām divatā pa dārzu, un vienu brīdi bija visu dārzs ar diegiem piestaipīts, jo sērkociņu kastītē tu izņem ārā, piesien diegu, un tad to diegu nostiep līdz otrai kastītē, un tad ir telefoni, jā, var sarunāties diezgan tālu, jā. Es par to tikai grāmatā lasīju, kad tā spēlējās. Tu vari pamēģināt. Tāpat mēģināsim labākas vēl ar mazajām tām plasmas klauzītēm. Tur ir vēl labāks skan. Jā, man arī ir jā. Es atceros gan to, kā vecmāmiņa mani, kad es biju maziņā, kurš celiem šūkā skaitīja ļoju, kunta, zirgu, lalu, oku, klubu, burku, koku, zeksī, grovījās, pat grovī, bums, nokritām. Un vēl pavisam nesen mēs, protams, arī spēlējām gan tripet necat, gan vēl visu ko, bet pavisam nesen ceļot augšā savas vecās burtnīcas, kaut kā latviešu valodas ir saglabājušās, es atradu 6. klases sacerējumu, lieldienu sacerējumu, kurš iesākās ar teikumu: no rīta krustmāte nokāva trusi. Turpinājās par to, kā tas trusis tika pagatavots, kas tik tur vēl tajās lieldienās nav darītas, un beidzās ar teikumu: vakarā atnāca kaimiņš, mēs spēlējām kārtas uz izģērbšanos. Visi bijām pliķi, izņemot krustmātē bija kājās zeķis. Es tagad domāju, paldies Dievam, ka manā bērnībā bāriņtiesa nebija savu uzdevumu augstu. Tas ir mans. Es paturpināšu tagad. Tāpat kā bija kaņiņu bambā un tautas bumba un gumķi un gumijas bija un atmetiņš lēc laukā bija, protams, bērnībā bija arī bija atpadu, bet bija vēl viena spēle, sikriti. Tas tajā pašā laikā sikriti bija jātaisa sikriti. Tu atradi zem krūma vai zem koka kādu vietiņu, to bija jāizrok maza bērnīte, to bija jāatrod pudeles stikla gabaliņš, viņš arī bija brūns vai zāļš vai zils un tāda liela laima, tu atradi tādu, kā tu vēlējies. Tad bija jāatrod viena maza lapiņa, tas bija cēriņš vai cita zaļa lapiņa, un tad bija jāatrod kāds ziediņš, kaut kas ļoti skaists, un tad tu taisīji to no rīku, bet virsū zemē vēdrīga, tā bija lapiņa, tā bija puķīta, tā bija tas stikliņš, un tad bija jāizsēc ciet, un tad noteikti bija kāda draudzene vai kāds, kas varēja meklēt, vai arī tad tu saki, redz kāds man sikrets, un tad tu tā attaisi tā zemī, tad tur spīd tā mozaīka. Jā, tad mums bija tie sikreti. Viens kā noslēpums. Jau laiks tas bija sikrets. Tad bija krāsāns tikliņi. Jo tur ir laikam arī bija tas, ko grozījām, kalējuši, un skatīt grupas tāda, kas dažādi zālīgi, viss kalēdas kaut to mozaīkas mājās, un tad pagalmā, ka kaut mums mazāks vai nav draugi, tad vienā bija sikreti. Interesanti, ka senām mums bija stāstu pasākumi par bērnības dienām, un arī bija pieminēts, un pie tam tas bija pēc masveidā, kas bija. Un bija vairākiem tādiem sikretiem, kas bija dažādās vietās. Tad gāja, medīja viņus, un kurš vairāk atradīs sacentās. Tur radusies tā šodienas slepņošana. Un kas spēlēja faņķikus, salocīja trīsstūrī konfekts papīriņus un tad cita, jā. Kluškas no tiem konfekšu pārējām. Un sērkociņus, sērkociņu kastīte rokā, palaid uz galda, un tad divatā, jā, tu paņem vienu sērkociņu un tev jānoņem tā, lai nevienam citam nepieskaras, jā, un kurš vairāk savāc divatā spēlē. Nu, saprotu, ka tā izskaidros, laikam ir grūti. Tas arī ir interesanti. Un mēs no dadzīšiem taisījām mēbeles, un galdus un gultas un visu, un no vālītēm no tā visa mums bija seciņas un spilventi. Jā, to es arī. Kas? Kukurūzas lēlītes. Jā, Markiņi tie bija. Kasta no kolkotu lauka bija tā māja tā. Un tad to visu būvējuši kā bārdziņu māja, tikai tas bija no dabas materiāli. Un sikriecīgi ar mani sastādīja to mežu, jā, un pēkšņi vecais tēvs, nu ne jau īstais man bija, bet nu viņš kliedz. Onkulis Francis, tas pats, kas man kleitu pļak uztaisīja, jā. Onkulis Francis brauc, Ārta gribi traktorā pavizināties. Es saku, kur viņš brauc? Un es skatos, tas lielais DT74 brauc taisni maniem sikriecikiem. Un es skrienu pa to lauku, man tur vispār es skrienu ar rokām, nē. Viņš apstāties, protams, jā, un es pienāku, un es saku, nevar
tur atstāt. Nu labi, ka tie sikriciki bija laukā, nu tādā stūrītī varētu teikt, jā, no pašakā. Un viņš taču atstāja manis. Nu, ko mīļie, bet īstenībā laiks, jā, citādāk mūsu... Jā. Dabas tehniku. Es tā kā viensētnieku bērns, līdz skolas vecumam ar citiem bērniem spēlējos, dzīvoju lauku mājā. Un spēlējos, interesanti, jā. Vispār šis tēmats man tā lika aizdomāties, ko taču es darīju līdz tam skolas laikam, kad sākās tādas spēles ar citiem bērniem. Par cik mamma šuva, es šuvu lēlēm savām kleitas, kā jau pratu, tā jau darīju. Kad bija tēvs mājās un māte, vakaros mēs spēlējām ričuraču, kurš man nevisai patika, jo tur bija garlaicīgi, vajadzēja visus tos bandiniekus sadzīt tē mājā. Bet vislabāk man patika cirks ar viņiem spēlēt. Un visu dzīvi es esmu saistībā ar bērniem, un man vienmēr patika spēlēt cirku. Un kas attiecas dabas materiāliem, nu, ko es varēju darīt tad, kad es biju viena pati? Es vienkārši saplūcu gobas, jo viņām bija ļoti platas lapas, un taisīju mājas un puķu dārzi. Es ļoti gribētu pēdējo manu mīļo visu mūžu manu skaisto spēli, ko māmiņa teica Ziemassvētkiem, kā es živu vērtīgi un arī uz citiem, un es esmu tagad visur arī Latvijā to piekopus. Uztaisās visi tādi teksti, kā viņa lielāki ragi. Nāk kā ziņa no mežiņa, savus ragus grozīdama, doma, kam durs, kam nedurs? Kam durs, kam nedurs? Kur durs? Nu, vajadzēja blakus sēdešanu novadīt, nu, kur tas sēdā? Nu, beidziņai vēl jau izstāsta. Tur bija viens tāds maziņš šodienas roteļu stāsts, ļoti gribējās tas tāds. Vai jauna vai runās? Tad, kad es biju mazāka, mums pagalmā bija tāda spēle tripet nacits, un viņi spēlēja lielākie bērni par mani, bet tajā kompānijā bija mans brālis, un tāpēc es arī tiku spēlēt, bet citus mana vecuma bērnus nelaidu spēlēt. Un tad mēs sastājāmies vidū, nolikām labo kāju uz priekšu, un tad gājām attālinā, katrs savu pusī ar vārdiem tripet nacits. Un tad pēc kārtas kāpām viens otram uz kājas, un tad vajadzēja izvairīties. Sašķījā. Sāpīgi varētu būt. Nu, ko, paldies par stāstu.